Jau rītdien Latvijas hokeja izlase uzsāk cīņu prestižajā Deutschland Cup kausa izcīņā. Un par godu šim turnīram mēs esam sasaukuši preses konferenci, un preses konferencē piedalās Latvijas izlases ģenerālmenedžers Rudolfs Kalvīts un izlases galvenais treneris Harijs Vītoļs. Lūdzu, preses konferenci lūkšu iesākt Rudolfam Kalvītam. Lūdzu. Jā, labdien visiem! Un tas brīdis beidzot ir pienācis. Latvijas hokeja izlase sāk gatavošanos Olimpiskajām spēlēm. Palikuši mazāk par 100 dienām. Un piedalīsimies prestižajā Vācijas kausā. Atgriežamies tur kopš 4 gadu pārtraukuma. Pēdējo reizi bijām tur 21. gada sezonā, kad izcīnījām tur kausu. Un prieks tur atgriezties. Sastāvs mūsu ir iespējami labākais, kāds pieejams. Pāris traumas mums patraucēja, kā redzam, Rubīns, Guļļevskis, Ēgle, Balcers izkrita no sastāvā jau uz šo turnīru, bet pārējie puiši labākie Eiropā, kādi mums ir pieejami. Un pretiniekiem arī būs ļoti spēcīgi sastāvi, būs ļoti augsts līmeņa turnīrs un cīnīsies par uzvaru katrā spēlē. Paldies! Paldies, Rudolf. Harij, lūdzu, daudz komentārs. Paldies par tādu uzmanību hokejam. Jā. Tik daudz kameras un tik daudz žurnālistu nav redzēts. Tas nozīmē, ka viss interesē. Jā, būs interesants turnīrs priekšā, jo pieredze bija pēdējos 3 gadus, kad mēs vienmēr novembrī bija 2 draudzības spēles tikai ar Franciju, ar Austriju, un mēs vienmēr pēdējos gadus ņēmām vienmēr ar perspektīvu uz nākotni, jaunākos, jo tāpatās pasaules čempionāts bija tikai pēc sezonas, un ņēmām kādu no pieredzējušiem tikai tad, ja redzējām, ka viņam vajadzīgs kaut kāds restarts, ka viņam vajadzīga vidas maiņa. Ja. Tad šoreiz situācija savādāk. Turnīrs būs, es domāju, interesants. Es domāju, no visas komandu puses, ja, Slovāki un Vācieši un Austrieši brauc ar saviem labākajiem, kas arī ir. Un es domāju, būs interesants spēles. Paldies Harijam, paldies Rudolfam, un tagad iespēju uzdot jautājumu. Lūdzu, kam jautājums adresēt vienkārši? Rudolfam, Mārspēks Latvijas Rādio. Jautājums par savienotiem spēlētājiem. Cik daudz ir skaidrs par Guļļevski, Rubīnu, cik viņi varētu, vai viņi var paspēt atvesaļoties līdz Olimpiskajām spēlēm? Par Rubīnu un Balceru ir skaidrs, ka viņi decembra beigas, janvāra sākums varētu kāpt jau uz ledus un gatavoties Olimpiādē. Par Guļļevski tur tā operācija viņam ir bijusi 3-4 mēnešus. Monitorēsim, kā tā situācija būs, bet detalizētāk man nav informācijas tālāk. Un Vitoļņam jautājums ir daudz tiek uzsvērts, ka labākais sastāvs, spēcīgs turnīrs varētu būt, ka šis ir nozīmīgāks par turnīrs par Slovākijas, kad būtu decembrī, lai atlasītu. Jā, es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā, jo kā mēs redzam, situācija ir tāda, ka, kāda viņi ir, jā, mēs redzam, mums ir virkni spēlētāji bez līgumiem. Un es domāju, šim turnīram pievērsīs lielāku uzmanību nekā tas būs decembrī. Jā, decembrī tur būs 2 spēlītes, tikai šeit tomēr ierindoši šo turnīru, kā jūs arī redzat, arī Eiro, kā viņš saucas challenge turnīros, jā, mēs esam visaugstākajā grupā, un līdz ar to, ka mums varbūt būs arī Šmits līdz, kad arī ziemeļamerikāņi būs, un līdz ar to arī, es domāju, citu klubu menedžeri atbrauks skatīties, jā, jo patiešām mums ir spēlētāji, kuriem sevi jāparāda, lai vispār, varētu saprast, kāda viņam nākotne ir, jā, tā kā Kāds ir plāns uz Slovākiju, kāds varētu būt? Es gribu teikt tā, mēs nospēlēsim, redzēsim, kā ir. Jā, jo ir spēlētāji, ka mēs zinām, kāds, ja piemēram ņemam, jā, kad Mārtiņš Zierkals, jā, mēs zinām, kāds viņš ir. Vai viņam decembrī būs vajadzīgs, jāskatās, cik viņš spēlē daudz, kā viņam ir. Jā, jo šitas te turnīrs tomēr aizņem, kā mēs redzam, puiši ir atbraukuši, citi spēlēs svētdien, pirmdien bija ledus, vakar ledus, šodien rīt spēle. Pēc tam mums ir brīvdiena, kur laikam mēs mazliet tāpatās iziesim, mazliet uz ledus, pēc tam sestdien, svētdien. Viņi pārbrauc pie saviem klubiem, un pirmdien jau atkal treniņš, citam ir pirmdien spēle otrdien. Viņi praktiski ir 10 dienas bez pauzēm. Tas ir liels slodz, un jāskatās būs, kāds stāvoklis būs decembrī uz to brīdi tiem spēlētājiem, kas spēlē Eiropā. Jā. Kaut es saku, šitas ir savādāks gads, kad arī decembrī mums vajadzētu ņemt pēc iespējas tos potenciālos spēlētājus, kas varētu spēlēt Olimpiādē. Tā kā es domāju, decembrī mēs arī no šī sastāva arī būs vesels virknējums ar spēlētājiem. Paldies, Harij. Lūdzu. Jā, es tagad jautāju par Ivaru Pulinovu, kāpēc sākotnēji viņš nebija iekļauts izlases sastāvā. Un otrs jautājums varbūt, vai jūs katru Vācēru izmantosiet visās spēlēs? Bija tā, kad kā mēs redzam, jā, Ivars pašlaik ir, ja mēs ņemam pēc nomināli, pēc visiem vācējiem, kas mums ir, viņš ir numur 4 Latvijas hokejā, kas uz doto brīdi ir. Jā, un ņemt uz vienu turnīru 2 vārdsargus, piemēram,
Gudļevsku un Punanovu, man likās tas pa daudz. Ja. Tāpēc es no sākuma sadalījies, no sākuma domāju, ka Gudļevskim es iedošu Vāciju, tā kā viņš Vācijā spēlē. Un Ivaram es biju domājis atdot visu decembri. Bet situācija samainījās, tāpēc Ivars ir šeit. Un tad jau mēs skatīsimies, atgrūzīsimies pēc tā, kā mēs iesāksim ar Vāciju, kurš stāvēs. Tā kā mums arī daudz, mums ir Grigals labs vārds, mums ir Vītols. Es teikšu par vārdsargu līniju, tad, pašlaik mēs jūtamies tā visdrošāk, jā, ar to, ka vēl Elvis un Šilovs rāda ļoti labu sniegumu Ziemeļamerikā. Galvenais, lai traumas nepievēja. Matīs, jā. Jā, Matīs Timofejovs Latvijas televīzija. Arī sākumā Šmits nebija sastāvā, bija pie U20, pēc tam parādījās lielās izlases sastāvā. Kāpēc tā un kāda varētu būt viņa loma gaidāmajā turnīrā? Sākums bija tāds, ka mums jau tas sastāvs jau bija jāplāno jau laicīgi, jau septembra beigās. Jā, un tādā brīdī, kad mēs runājām, mēs teicām, ka Šmits vēl nevienu reizi nav bijis pie U20, kad Ārts arī viņu labprāt gribētu redzēt, jo pasaules čempionāts ir decembrī un saprast vispār, ar ko, kā viņi izmanto, cik daudz, kur un ko viņš var. Tāpēc mēs domājam, lai viņš iet tā kā pakāpeniski, ja, kad viņš vairāk būs tā kā uz sezonas beigām ar gatavošanos pasaules čempionātām. Bet viņš savu sezonu iesāk fantastiski, jā, un mēs redzam, ka spēles laiks viņam ir liels. Ja viņam tas spēles laiks būtu kaut kāds 10 minūtes vai 8, tā kā trešajā pārī, pateikt jaunais, arī forši, jā, un tad var teikt, labi, lai viņš tomēr ir. Bet, ka es redzu, ka viņš spēlē pār pa 20 minūtēm pirmajā maiņā, tas nozīmē to, kad viņš jau ir gatavs pieaugušam hokejam. Un uzreiz rodās tāds jautājums, ja, ka viņš jau var iekļauties ātrāk izlasē. Jo decembrī viņš netiks, ja, pie pirmās izlases, tā kā viņš gatavosies pasaules čempionātam. Un man arī gribās redzēt viņu, teiksim, dzīvajā pie sevīm, kā viņš izskatīsies uz izlases līmeņa, lai mēs jau skatītos ar kaut kādu to pašu olimpiādu. Cerības uz olimpiādu pietiekami liels. Es domāju, iespēja visiem ir. Ja? Tā kā vēl pussezona, es domāju, svarīgi jau ir tā, ka, lai viņi to sezonu turpina, lai man nav vispār mazākās, teiksim, kaut kādas domas, ja, ir vai nav. Ja? Ja viņš to sniegumu rāda klubā, mēs redzam, klubā ir pozitīva bilants, un viņš rāda, un ja viņš vēl šeit nospēlē, ja, tad tas ir forši. Un tas ir forši, ka mums ir tāds jauns spēlētājs, kas pašlaik ir tāds, varbūt Eiropā ir vienīgais, kurš tā tiks izbīdīts. Ja? Šo turnīru viņš būs vienīgais, uz ko viss pievērsīs uzmanību. Tā kā tas arī mums kā valstī forši ir, ja? Ka mums ir tāds spēlētājs, uz kuru brauc skatīties, un līdz ar to arī, es domāju, pievērsīs uzmanību arī citiem spēlētājiem. Noslēdzot par viņu vairākumu ārēmēs, viņu varētu redzēt? Pašlaik viņš arī Somijā viņš nav spēlējis vairākumu. Viens vairākums viņam bija, ka viņš iemet vārds, bet tās bija 20 sekundes, ka vienkārši nomainījās, jau viņš uzmet. Skatīsimies, jo tas tur pārāk īsts viņš ir. Ja, tā kā, bet es domāju, ka viņš rāda to, ka viņš jau ir nobriedis pieaugušam hokejam. Tas ir redzams. Uz laukuma redzams, ka viņš nav tā, ka tikai piespēlē priekš pieaugušajiem. Ja. Tāpēc, es domāju, laika gaitā mēs skatīsimies. Arī tu esi redzējis un var salīdzināt ar Sandu Ozoliņu apmēram tajā pašā vecumā, vai viņš ir pussoli priekšā vai citu laiku? Zin kā, ar Sandu es arī biju jauns, tad mums jau starpība bija cik 4 gadi tikai. Ja, un arī laikā ir grūti, ka tu pats esi spēlētājs, tu tiem pāriem pievērsi savādāk. Ja, bet tas, ka Albertam ir, kā es jau iepriekš teicu, ja, ka viņš neizvēlās tos vienkāršākos ceļus. Ja. Viņš redzams, ka viņš ir gatavs uzņemties atbildību uz sevi un visi tie vingrinājumi, visu, ko mēs esam taišanīs 2 dienās darījuši, redzams, ka viņš nebaidās no atbildības. Tas ir ļoti labi. Ja. Slidošana viņam labi, viņš ir liels, spēcīgs. Ja. Viņam, kā mēs redzam, arī metiens nepavelt, viņš ir tik daudz iemetis vārdus Somijā, ja, kad arī mēs šeit redzam, ka viņam metiens ir tāds ļoti spēcīgs un precīzs. Tā kā salīdzināt ar Sandu, grūti. Solis uz priekšu. Lai paliek tā, ka viņš ir solis aizmugurē, lai Sandis ir tomēr priekšā, lai viņam ir mērķis, teiksim, dzīties kādam pakaļ. Ja reiz runīt par jauniem spēlētājiem, savulaik izlasi no AHL, tā īsti netika ņemt spēlētāji, kur nebija redzēti.
Kāda šobrīd varētu būt situācija, piemēram, ar Mateiku un Vilmanu? Nu, tur arī, teiksim, mums vēl, es vienmēr ceru to, ka tie spēlētāji parādīs to sniegumu, lai man nebūtu daudz jādomā. Jā, jo vienmēr es esmu pats tur bijis, un es zinu, ka tur gribās, lai tur tie punkti vairāk krājās, lai tas spēles laiks un viss ir. Jo nebūdams izlasē, gribās tā, lai vismaz tā bāze, tā statistika liecina to, ka viņi ir auguši. Jā. Bet līdz tam es pašlaik izturēšu pauzi, mēs skatīsimies, kā viņam tā sezona iet tālāk. Un tad jau skatīsimies, būs atkarīgs arī, kā šī turnīrā nospēlēsim, ja, kā mūsu pieredzējušie spēlētāji sev parādīs, ja, vai viņi dabūs līgumus klubos Eiropas, ja, vai tur viņi labi sev parādīs. Ja, tā kā, būs daudz, es domāju, šī brīdī līdz kaut kādam sastāvs jānosauc līdz decembra beigām, es domāju, šie 2 mēneši būs tādi saspringti un interesanti, tāpēc pašlaik grūti pateikt, kam tiks dot prioritāti. Arī vai Landshūtē būs iespējams arī kādu uzbrucēju maiņu izveidot, kas varētu olimpiādē būt, jo mēs Masaļsks un es arī taisu sarakstu, mums tur neiznāk maiņas. Neiznāk maiņas, jo par lielām mums ir visi centri, ir Ziemeļamerikā, ja, tie, kas uz kā balstās. Ja, jo tomēr centrs tā ir tāda pozīcija, es vienmēr saku, tas ir maiņas smadzenes, ja, kas savieno aizsargs ar uzbrucējiem, izveido uzbrukumus, ja, normalizē aizsardzību, ja, tāpēc skatīsimies, ja, jo es jau redzēju tavas diskusijas, ka tur 2 centrus vienā maiņā ielikt, ja, un kaut kur man tas nepatīk. Spēles gaitā, protams, to var izmantot, pāriet uz 3 maiņām, tas ir pilnīgi normāli, bet man gribās, lai tie puiši, kas mums ir centri, lai viņi arī prezentē sevi kā centri, lai arī viņiem tā nākotne ir plašāka un lielāka, ja, jo ja es viņus nogrūdīšu, piemēram, kā Ločmanu nolikšu uzreiz kā malējo, ja, tad arī, teiksim, pārējiem liksies, viņš tur arī nolikts malā, ja, jo es uzskatu, viņš ir talantīgākais centra spēlētājs, kāds mums pašlaik ir. Un viņam ir jādod tā iespēja kā centram spēlēt, parādīt starp tiem pasaules labākajiem, ka viņš kā centrs, kā es teicu, centra pozīcija tā ir ļoti svarīga. Un tas vienmēr visā pasaulē, vienmēr centrs ir ļoti pieprasīta pozīcija. Ja mēs redzam, kad nosauc pasaules kausā Kanādu vai Ameriku, ja, viņam ir no 12 uzbrucējiem, viņam 9 vai cik tur centri ir, ja, kas ir, jo visi tiecās pēc tās pozīcijas, centra pozīcijas, jo viņi ļoti pieprasīti. Eiropā tas ir, ja tu esi tādā ailītē, kad ir centrs un uzbrucējs, ja, tad tev ir lielāka priekšrocība nekā tu raksti, ka tu esi tikai malējais. Tāpēc, tā ir tā situācija. Bet Ločmala ar Vītoliņu, tu vari salīdzināt jaunībā? Es teikšu, ka Ločmals labāks ir. Treneri, Latvijas Rādio jautājums, varbūt starmešs uz vietējo čempionātu. Kārlis Uzoliņš iepazīts jau pirms pāris gadiem, bet tā izvēles kārtība, varbūt Kārlis bija pirmais no vietējā čempionāta sarakstā, vai, teiksim, Sarkanis ir vēl pāris džekus? Mēs skatījāmies, varbūt vairāk atgrūdāmies no statistikas, ja, jo tomēr būt čempionāta līderim, arī Latvijas čempionāta, tas ir smagi padarīts darbs. Ja, un ir sevišķi jaunā komandā, kas tikko ir ienākusi. Un lai kā tas ir, savākt vairāk pa punktu pa spēli, tas ir nopelns. Ja? Un parādīt to, ka arī mēs sekojam Latvijas čempionātam līdzi, un kāpēc gan nē. Tas nav pārmetums citiem puišiem, bet šī brīdī viņš ar saviem punktiem parādīja to, ka viņš var ielikt iekšā, un atkal viņam tieši tā centra pozīcija. Ja? Centra pozīcija, kur mēs arī varam izmantot kā malu. Ja mēs redzēsim, ka mums centrā ies labi un ja kāds malējais satraumējas vai kas, mēs vienmēr centru varam malā nolikt un centram tas nav problēmas uzspēlēt kā malējiem uzbrucējiem. Jaunie spēlētāji droši no vietējā čempionāta arī skatās un iegūst bišķi to cerību, ka var tik kādreiz izlasē arī no vietējā čempionāta. Vai varat arī teikt, ka tagad Daugaviņu un vispār čempionāta augšanas līmeņa dēļ sekojat vairāk? Jā, es vienmēr skatu. Varbūt tās klātienē, es biju tā, ka bija Mogo spēlēja ar Zemgali, jā, un tas ir labi. Tas ir labi, kad mūsu arī, pieredzējušie spēlētāji, lai arī, viņi savā varbūt tās ne savos pašos aktīvākajos gados spēlē Latvijas čempionātā, bet tas piesaist publiku, jā, tas piesaist arī jaunos, jā, un tie vecie vienmēr var iedot labu padomu jaunajiem.
uz laukumu, kā kurā situācijā reaģēt, un tas ir motivators. Jo līdz šim, man liekas, arī mēs pagājuši gadu un aizpagājuši gadu mēs arī ņēmām vienmēr kāds 1 vai 2 bija no Latvijas čempionātu uz šiem pārbaudas turnīriem, novembris, decembris. Un Kārlim Ozoliņam šis būs 2. Vācijas kauss. Viņš jau izcīnīja Vācijas kausu iepriekšējā reizē, tā kā tas arī viņam pieredzīt ir. Kas par Daugaviņu jau pieminējām, cik svarīgi viņam ir atrast klubu Eiropā. Vai viņš var aizbraukt uz Olimpiādu no Moldovas? Viņam ir klubu. Es domāju, ka visiem. Es domāju, ka viņi visi ir tādi mazliet uztraukušies, ja, jo visi grib sev parādīt no labās puses. Ja, un kā mēs redzam, tas tirgus, es nezinu, es neesmu no aģenta puses, es nezinu, viņš ir liela izvēle, maza izvēle, ja, un kā es teicu, arī šodien, man liekas, no rīta man prasīja, teiksim, tie trajauti, piemēram, arī viņi ir tādi ar 2 galiem. Ja? It kā forši, ka tev piedāvā aizbraukt kaut kur, bet tad ir tev riktīgi jāizanalizē tā situācija, uz kuru klubu tu brauc un kāds patiešām viņiem tas mērķis. Ja? Jo lielākā daļa klubu, ko viņi dara, viņi tev tā kā paaicina uz trajautu, tā doma, ka tavs vadošais spēlētājs vai kāds ir satraumējies, un viņam nav nemaz doma tev parakstīt. Viņam doma tev to caurumu aiztaisīt ciet līdz tam brīdim, kamēr viņš atveseļos. Un tanī brīdī, ja tev pasaka, ka mēs tiem neparakstīsim, ja, tad uzreiz tāda mīnuszīme velkās tev līdzi, jo pārējā nezinu, redz, viņš bija aizbraucis tur netika, tur viņi nepaņēma, tātad viņš ir sliktāks par visiem pārējiem. Ja, kā tā īstā doma viņiem bija tikai aizbāzt to caurumu ciet. Tāpēc, ja tu esi kā jauns spēlētājs brauc, ja, tur 20, 22, tad tu riski, tā kā mums arī Komuls taiet brauks, ja, Tomānovs parakstīja, ja, viņam tas ceļš viņam vēl garš ir, viņš iet vienādi, ja tur netiek, viņš aiziet nākamā, viņš cīnās iet, tie pieredzējušie viņam patiešām jāizanalizē, ja, un es domāju, ka katrs no viņiem, protams, grib kaut kur uzspēt Eiropā, parādīt sevi kā ārzemnieku, teiksim, starp citās līgās. Tas ir mērķis, un es domāju, tas mērķis joprojām viņiem visiem ir. Jā, pieminēja decembrī jānosauc sastāvs, es saprotu, ka iespējams jau tas datums arī zināms, ja? Tas ir decembra pašas beigas. Tas ir pēc, mēs tad tieši būtu decembra sasaukums, es saku, skatīsimies, kā mēs nospēlēsim tagad, un tad skatīsimies decembra, kāda tā situācija būs pēc mēneša, ja, ar mūsu spēlētājiem, vai visiem būs līgumi, tanī brīdī vai nebūs līgumi, ja, kur viņi spēlē, kā viņam tā sezona ieiet, jo daudz klubi ir, kā es teicu, arī Balcer klubs nāca mums ar lūgumu, ja, kad neņemt viņu uz decembri, ja, kad viņi bija gatavi uz novembru atlaist, jo klubi arī gatavojās, viņam arī savos klubos ir jāiespēlēs, ja tu paņem kādu spēlētāju ar domu, ka viņš patiešām ir vajadzīgs un parakst līgumu, tad tā ir tā nedēļa, kad tu vari iespēlēt viņu kaut kādām maiņām, teiksim, kaut kādas vairākumu virknējumos, ja, un izraut viņu atkal ārā no izlases uz izlases. Un tanī brīdī treneris kaut ko citu dara, un ja kaut kas sanāk, viņš saka, labi, tad viņš var pagaidīt. Tā, es pats esmu tā piedzīvojis, ja, ka tu it kā atbrauc atpakaļ, un tu vairāk neesi savā vietā, ja, jo tanī brīdī mazliet kaut kas pamainījies ir, ja, un tev atkal ir jāizcīna savu vietu. Tāpēc es zinu, kā tas ir, un tāpēc es vienmēr mēģinu sekot līdz klubiem, cik svarīgi patiešām viņam ir vai nu palikt klubā, vai tieši izraut viņu ārā no kluba, lai viņš tā kā vēl labāk sev varētu prezentēt pēc atgriešanās. Es nedaudz varētu papildināt par olimpiskā sastāvu nosaukšanu. 30. decembris mums ir jānosauc 25 spēlētāju sastāvs Olimpiādē, plus 35 spēlētāju sastāvs ar šādiem aizvietotājiem, ja kāds gūs traumu. Attiecīgi tā longlist saistās līdz 60 spēlētājiem, bet 25 spēlētājiem jānosauc, kas jau būs sastāvā. Ja kāds traumējas, tad būs iespēja viņus aizvietot ar šiem 35, kas ir paliek longlistē. Un tad līdz 11. februārim mēs varam to vēl aizvietot, ja kāds gūst traumu. Vai Šmits bija tajā longlistē iekšā? Protams, ka Alberts Šmits bija tajā longlistē. Tas, piemēram, tagad Šveicē ģeniāls Serkins sāk spēlēt, viņš ir longlistē vai nav? Viss mums ir iespējams. Viņš jau soli priekšā tev. Tu pat padomāji, viņš jau viss ir ielicis sarakstā. Cik daudz ir tādu, šobrīd U20 izlases hokejisti, kas ir redzes, kā varētu būt pieaugušo izlases kandidāti? Es vienmēr gribu teikt to, ka čempionāts vienmēr parāda. Pasaules čempionāts vienmēr parāda. Ja mēs atceramies Mateiko 2 gadu atpakaļ, ja, viņš bija 3. maiņā, man liekas, viena vārta likās, talantīgs tā nav nekas, tikko tu esi tā kā vecākais gads, ja,
un tu esi tādā līderu pozīcijā, un uzreiz tu parādīsi pavisam no citas puses. Tomēr jauniešos tas viens gads, kas mainās, viņš ir ļoti liels. Jā. Un tāpēc es domāju, ka šī gadā atkal kāds, es domāju, parādīs sev. Jā. Tas pats Osmans, jā, kas bija, mēs pagājušajā gadā piesteidzām viņu nometnē, jā. Likās, jā, mazliet pietrūks tāda gaļa, mazliet tāds asums, tāds, teiksim, spēles izpratni ļoti laba tehnika, labi prasījās mazliet tāds aktīvāks, agresīvāks lidošana, bet tas nenozīmē, ka viņam tagad, varbūt tagad viņš sev parādīs tāpatās, kā pagājušajā gadā parādīs tev Mateiko. Tāpēc, domāju, pēc pasaules čempionāta mēs te jau vairāk redzēsim, kurš no U20 sevi ir tā kā vēl soli uz priekšu parādīs. Ja. Pēdējais jautājums, un tad jau mēs dodamies. Lūdzu, jautājumu nav? Jā, brāļiem Bukaratiem varbūt, cik viņiem vitāli nepieciešams klubā atrast. Tieši par to, ko es saku. Jā. Es domāju, ka katrs saprot, jo ilgāk tu esi bez kluba, jo mēs saprotam, ka 20-gadīgs vai 22-gadīgs, ja izlaiž tur vairāk pa pusi sezonu, ir grūti. Jā. Kā mēs redzējām Daugaviņš, kurš it kā bez traumām, bez nekā, it kā trenējās, viņam vēl bija vesels mēnesis pirms pasaules čempionāta gatavoties, nospēlēt savus, cik tur 8 spēles, ir ļoti grūti ieiet. Jā. Un tāpēc es domāju, ka viņi tieši to pašu saprot. Ka tā situācija tāda, kāda ir. Es domāju, ka katrs saprot, ka viņš uzņemās atbildību pats par sevi pirmkārt. Jā. Un tāpēc būs interesanti redzēt, kā būs, kad mēs tiksimies. Ir liela viena atšķirība starp tām komandām Vācija, Slovākija un Austrija un Latvija. Mēs esam, teiksim, lielākā daļa, visi ir izsalkuši spēlētāji. Tur ir visi ir labi, viņi ir lielā komfortā. Savākt visi labākie, laba statistika, visiem ir labi līgumi, meistarīgi. Bet tas izsalkums varbūt viņiem nav tik liels tā kā mūsējiem puikām. Tā kā es ceru uz tā pamata, ka tas varbūt nostrādās pozitīvi, ja, ka mēs atradīsim kaut kādus papildus spēkus, lai sev parādītu, prezentētu labāk nekā to dara tās komandas. Paldies!